Sveiki, mīļie vēzīši! Esmu tikusi beidzot līdz jums. Man gan jāsaka, ka man pirms jums tieši ir šis te lūzuma punkts, un tagad es skatos vēzīši, man jārunā, un es tieši esmu nolēmusi saīsināt, jo es vienkārši nespēju. Es nespēju tikt galā ar visu, un es vispār sapratu, ka man drusciņ tāda tendence, ka ja negribu maksāt, es gribu kaut ko dot pa velti, nu tikai ņemiet, un tad man tik ļoti gribās dot, un īstenībā tā ir tik kolosāla sajūta, tā došanas sajūta man tik ļoti patīk, un it sevišķi, ja tiek, ja es strādāju ar tā sauktām, augstākajām vibrācijām, ja man īsti drusciņ nepatīk ka tā saka, jo drusciņ tas izklausās augstprātīgi, ja, bet tā ir taisnība, ja, jo ja es, teiksim, jautāju un vēršos pie debesīm, pie jūsu pavadoņiem, pie tiem gaišajām gaismas būtnēm, kas vēl jums visu to labāko. Saprotiet, tā ir cita, tā ir vispār cita sajūta, ja? Kā piemēram izskatīt kaut kādu ikdienišķu situāciju individuāli, kāpēc arī es uz to, ja vien man nespiedīs apstākļi, ja vien es nenonākšu līdz tam, ka man tiešām nebūs ar ko samaksāt rēķinu, tad man patīk sēdēt tieši šādi, ja? Jo, protams, kā individuāli skaidrs tās situācijas ir dažādākas, ja, un griežās jau tieši tad, ka viņas ir sarežģītākas, ja, un tur ir gan aizvainojumi, gan dusmas, gan iemesli tiem aizvainojumiem un dusmām, un tas, jā, tas nenozīmē, ka te es nenolasu dusmas un aizvainojumus, ja, bet tas kaut kā savādāk, ja, jo man tā teikt, ko man parāda, to es paņemu, ja, es speciāli, kā lai pasaka, neīsti prašņāju par kaut ko, ja. Nē, man ir savi punkti. Lūk, tā kā es jums paskatījos pulksteni, tā kā jums es atkal te uzpļāpāju drusciņ. Nu jā, un tad es pateikšu, ka man tā doma, pa cik tomēr ir, godīgi sakot, jau diezgan maz tādi, kas ir gatavi samaksāt tos 4 eiro, ja. Bet man tik ļoti gribas dot, bet tāpat laikā es nespēju, tikai, vai ne, ne jau tikai, vai ne, bet, jā, vienmēr sakot, es jau teicu, ka man to diplomātija iet kā iet, bet vienmēr sakot, es izdomāju, ka nākamā mēnesi pamēģināšu, ja, kā tas ir, es jums iedodu kaut kādu tādu, arī es centīšos tā īsi, jo, saudzīgi pret sevi, ja, jo man vēl ir, tur daudz cīņas jāizrunā, bet es varētu, teiksim, sagatavot stundu garu, ar kaut kā 3 varianti tiem, kas tiešām vēlās tādu padziļināto, jo man aiziet uz stundu, es gribētu izrunāt to vispārējo fonu, ja, tad es gribētu paskatīties, kā tavs augstākais es, ko viņš tur, teiksim, pēdējās domā par šo te visu, tāpēc, ka kā viņš jūtās, jo viņš tā kā visu redz no augstākas perspektīvas, savukārt tavs enerģētiskais fons ir, tu kā zemes cilvēks, kā tu jūties, ja, šajā situācijā, tad gribētu apskatīt darbu, attiecības, izaicinājumus, tavu spēku, vēstījumu, un tagad redziet, jau 4 minūtes, kamēr es jums te stāstu, ja, tā tas laiks skrien vienkārši nepielūdzami, bet es jums pastāstīšu par vispārējo fonu, un arī ne ar tik daudz kārtīm, kā es vispār gribētu, ja, jo es saku, es gribētu runāt un rādīt tās wow, sakarības, ja, bet man ir jāprotās. Un tad ir arī pastāstīšu izaicinājumus, tavu spēku un vēstījumu, ja. Nu ko, 4 minūtes, es saku, tas ir kaut kas, ja. Nu jā, tātad runājot par oktobra vispārējo fonu, ja. Es vispār nobeidzu to domu, ko es gribēju teikt. Nu jā, ka es biju domājusi tādu izklājumu, 4 varianti, katrā pa stundu runāju, tad plaši skaidroju, rādu tās zīmes, un jūs esat pietiekami maz, tas nozīmē, tie, kas labprāt nopirktu. Un tas uzreiz sanāks, vēl personīgāks, viņš jau tā ar tiem variantiem ir diezgan personīgs, ja, kur man ir teikt, citreiz uz 100, citreiz uz 200, ja. Protams, citreiz ir ne uz 100 gluži, ja, bet galvenais jau tā
kaut kas tur norezonē. Nu jā, tā. Nu labi, nu tad beidzot, 5 minūtes, teikt, varam sākt. Vispārējais fons. Vispārējais fons īstenībā jums šāds te diezgan tāds karmiskais foniņš oktobrim, ja? Jo ir kaut kādas pagātnes lietas, kas tā kā gribēs vilkt atpakaļ, ja? Nu, tas būtībā sauksim to par izaicinājumu, ja? Jā. Jo pagātne jau mums netraucēja, ja viņi tur ir pie savām pagātnes lietām tur stāv, ja, bet jā, ja kaut kas velk mūs atpakaļ un tā kā neļauj virzīties uz priekšu, tad to jau sauc par izaicinājumu. Kāpēc mums neļauj virzīties uz priekšu? Nu, tāpēc, ka tā tad acīm redzot ir grūtāk atlaist, ja, kaut kādas lietas un atstāt pagātnē, ja. Tas ir tas izaicinājums, ja, būs grūtāk, ja. Un, jā, un kaut kā ļoti es skatos, ka visās manās tādos sāksim par pozīcijām, lai gan es sapatrošu tā galvu jums, tad man 4 jautājumi, es jums teicu, kādas es izskatu, un man tāda sajūta, kad ir ļoti tā kā par partneru attiecībām ir runa, ja, es piemēram parādīšu reku tāda kārts, ja. Bet es teikšu tā, ja, nu es neteikšu, ka tagad visi vēzīši, kuriem tieši par romantiskajām partneru attiecībām kaut vai, tas liekas, ka tā kā ir visaktuālākais, ja. Partnerattiecības arī var būt biznesā, partnerattiecības vispār, tas var būt arī tavs pārinieks tātad darbā, tas var būt arī tavs draugs savā veidā, jā, ar kuru tu, jā, jūs saprotat to domu, vai ne, partnerība dziļākā būtībā, jā. Jā, un redz, jo no vienas puses, jā, tu vari sajusties tā kā iestrēdzis, jā, un tieši tāpēc, ka tu vari, pat ja uz tevī partnerības jautājums neatiecas, jā, ir kaut kāds tāds pagātnes modelis, jā, vai kā, no kura tu tā kā nevar izskāpt, jā, un oktobrs aktivizēs to, ka būs jāizskāp, jā, jo tevi vajag dabūt laukā no tā pierastā un dabūt iekšā tajā netik ierastajā, jā, jo tieši tur tu vari iziet no tās stagnācijas, ja? Ja tu dari kā ierasts pa vecam, varbūt šādi vēl mēs varam pateikt, ja? Un kas ir, protams, ērtāk, tā jau ir ērtāk, ja? Bet tur nav attīstības, ja? Nu, tātad šajā mēnesī tu tiksi bīdīts uz to attīstību, ja tu tiksi bīdīts, lai izskāptu no tā pierastā un iekāptu ierastajā, ja? Bet, godīgi sakot, jā, ja pa attiecībām runā, tas nozīmē arī atbrīvot sevi no kaut kādiem toksiskiem uzvedības modeļiem vai domāšanas modeļiem. Jā, es jau paskatījos arī tur tālāk. Redz, ja tev aktivizējās kaut kāds tiešām jautājums par attiecībām, jā, tad, tas ļoti, ļoti karmiskais jautājums, jā. Un tev vēl atnāca šāda kārts, ja? Un šis ir no taro kārts mērenība, ja? Jā, un te viņš ir kā eņģelis atkārtots, un viņš pastieties, es jums pēc tam parādīšu vēl vienu, ja? Viņš tur kausas rokās, un tur ir skaista varavīksne, ja? Viņa, protams, ir brīnišķīga, viņa, protams, nozīmē arī spēju iziet uz kaut kādiem kompromisiem, jo viņa tāda ļoti mierīga kārts, ļoti mierīga, bet, redz,
Viņā arī tur ir kaut kādas lietas, kas tev var vest diskomfortā, jo tam eņģelim arī tur, kā jau taro kārtis, viena kārts ir, viena pēda ir uz zemes un otra pēda ir ūdenī, ja? Un tā nav ļoti, kā lai pasaka, ērta pozīcija, ja? Bet tas ir tā saucamais atrasts kompromiss, lai, tā kā tu stāv pa vidu, ja? Un, vai arī tas zelta vidusceļš, ja? Tāds arī būs jāatrod. Tā ir arī, tas prasa arī tādu spēju savaldīties un tas prasa spēju noturēt līdzsvaru un tas prasa arī pacietību, ja. Tā tas ir. Jā. Jā, bet katrā ziņā arī šī kārts runā, ja tu redz par tādu, tādu mērnību, tādu miers, ja, un savukārt tā enerģija, šī te oktobra enerģija, viņa var pagātni var uzjundīt kaut kādus tieši nemierus kaut kādu, tu vari būt ar kaut ko pārņemts, ja, un tad tev šeit tāds eņģeļa vēsts būtībā, ja, kurš aicina tev nekļūt pārņemtam, ja, kas attiecās uz kaut kādu tātad pagātni, ja, nekļūt pārņemtam, ja. Jā, tā, cik es esmu 11 minūtes. Es biju domājis, ka es 11 minūtes parunāšanu un viss. Man bija garš ievads, jā. Jā, un tagad tā par izaicinājumiem, Jā, par izaicinājumiem redzi, reku viens jau izaicinājums, ja, kas simbolizē, ka tu neklausies, ko tev saka, kā lai pasaka, pasaules trokšņos neklausies, ja, tā teikt, nepazaudējies kaut kādos no malas kaut kādos viedokļos, bet tev ir ļoti svarīgi sadzirdēt pašai sevi. Tāpēc viņa tur koncentrējusies ļoti un centrējās tur uz to savu apziņas centru, ja? Un te būs nepieciešamība. Izaicinājums ir tajā, ka tev būtībā reku šitādē jābūt tai zīžļu karalienē. Zīžļu karaliene, iemīļotais sieviešu arhetips, visas grib tādas būt, ja? Tev ir jābūt šai te sajūtai, ka tu patiešām esi kā karaliene, tu esi skaista, tu nebaidies no tā, tu nebaidies, šī te zīžļu karaliene, viņa pilnīgi ļoti noteikti, viņa nebaidās nepatikt, jā. Redz, un tas arī ir pie tā, ka tev jāieklausās sevī, nevis tagad, lai izpatiktu otrā, jā. Kas vēl? Vēl izaicinājums te atkal ir runā par to, ka jā, par to, ka kaut kas, te atkal atkārtojās, ka patiešām kaut kas tev ir iespējams jāatlaiž. Jā, tev ir jāatlaiž. Un tev vairāk ir jārūpējās par sevi, jo tava labsajūta būs pilnībā atkarīga no cita, varbūt šo tā atceries, ja? Jo te nedrīkst pavilkties ne uz kādu atkarību. Tava labsajūta ir atkarīga no tevis, nevis no kāda cita. Jā. Jā. Un par tām attiecībām runājot, arī te parādās tas attiecību jautājums, ja, ka kaut kādām izaicinājums ir tajā, ka kaut kādas izmaiņas patiešām tā kā runā par tām attiecībām ir nepieciešams, ja. Vai vispār brīnišķīgā variantā ar savu partneri, es teicu, partneri var būt jebkārā jomā, jūs pārējat jau citā līmenī, jau jūs veidojat jau dziļāku saikni vienam ar otru, ja, jūs veidojat, varbūt kāds pat apprecās, ja. Es vienkārši, jau tā kā dziļāks līmenis un
augstāks tāds, kā lai pasaka, nu jā, jūs kļūstat viens otram tuvāki, ja, un jūs spējat uzņemties jau lielāku atbildību viens par otru, bet ja tas nenotiek, ja, ja nav šī te izaugsme, ja, tad arī iespējams, kad ir kaut kas tur jāatlaiž, ja. Bet es saku, tas arī var būt profesionālā, ja. Nu jā, un apzinies, ka tu esi brīnišķīga brīnums un superīga un vienreizēja, ja, bet, protams, kad šeit vajag to zelta vidusceļu, neej ego pavadā, ja, neej otrā grāvī, ja, tev vienkārši uzreiz pasaka, ja, ka neej otrā grāvī. Tā tad tev ir jābūt, jāapzinās, ka tu esi skaista, ka tu pati atbildi par savu pašsajūtu, tev ir jāpieiet lietām arī praktiski, ja, esi laipna, ja. Jā, un tas ir par tādu spēju arī izlemt, cieši izlemt, ja. Šeit nekāda vinstināšanās nav karalienē, ja. Viņa var stingri izlemt lietas, ja. Jā. Nu, tā. Un tālāk mums bija 16 minūtes. Tavs spēks. Tavs spēks. Tev vispār ļoti spēcīgas kārtas atnākušas. Tā kā tas ir nozīmīgs mēnesis, noteikti, ja, jo tev bija mērenība vecais arkans, ja, tev bija zižļu karaliene, te atkal ir vecais arkans, atkal aizmirst, nu kas tas man ir, nu tie rati es aizmirst, jā, šie te uzvaras rati, ne, triumfa rati, ja, un pēdējā arī tev atnāca, pēdējā jautājumā arī vecais sarkans zvaigzne, ja, tā kā tev nozīmīgs, tiešām nozīmīgs mēnesis šis ir nozīmīgs, jā. Jā, un arī par to tavu jautājums bija par, kur man tie jautājumi palika, par spēku. Ai, kaut kur aizpeldēja. Jā, tavs spēks. Un atkal šeit parādās, pirmkārt tev uzreiz tie ir ieteikums, jā, vēlreiz par ego tev, jā, nedomājies, kāds tev uzdevums, tev ir jābūt tajā savā spēkā un pārliecinātībā, bet tu nedrīkst būt augstprātīga. Tas ir ritīgi sabalansēšana, jā. Jo vieglāk ir, nu, tā kā būt pārliecinātam, kad tu sevi uzliec uz piedestāla, bet tu nedrīksti, tev nē. Nedrīkst iet ego pavadā, ja. Jā, un spēks. Spēks ir tajā, tā, ne tur skatos, jā. Tā, spēks ir tajā, ja, kad tu spēsi atbrīvoties no kaut kādas emocionālas bagāžas, un tad tev tas būs tāds ritīgs izrāviens. Starp citu, par spēju balansēt, ja, divus pretējus spēkus tev otrā kārts parādās, ja. Tātad, nu, tev būs ko turēt, ja, jo paskaties, tev tas arceņģelis, ja, viņš balansē, ja, te viņš uz zemes, te ir uz ūdens, ja. Tie ir, nu, būtībā tās ir dažādas stihijas, vai ne? Un arī šeit ir melns zirgs, kas rauj uz priekšu, un balts zirgs, ja? Un tu esi tas vadītājs, un tev ar milzīgu paškontroli un spēju noturēt līdzsvaru, tu vari sasniegt ar šo te kārti, jebkuru mērķi. Viņi ļoti labi kārts, viņi tiešām, bet tur ir ko turēt, ja? Bet toties rezultāts pilnīgi noteikti ir kolosāls. Tev aicinājums ir virzīties uz priekšu ar vismazāko pretestību, atlaist to, kas atlaižams, lai virzītos šādi tāds uzvaras, ja, gājiens jau uz priekšu.
Jā, par to egocentrismu runājot. Iespējams, kādam arī tev var nākties atvainoties. Tā var būt, jā. Jā, un tu skaidri, tad, kad tu atlaidīsi to emocionālo bagāžu, tu varēsi redzēt skaidru uz priekšu. Tu varēsi ļoti skaidri, jā. Un šeit tiešām tev vairākās kārtīs arī tā zišļu karaliene ir atslēgas vārds gribas spēks, jā, paškontrole, gribas spēks, jā, paškontrole, bet, skatoties no citām kārtīm, tev ir kaut kas par to ļoti aktuāls, jā, spēj noturēt līdzsvaru, gribas spēks, paškontrole, jā, un tad tu tiksi pie ļoti brīnišķīgiem rezultātiem, ļoti brīnišķīgiem, jā. Jā. Kaut ko pilnīgi noteikti tu nedrīksti tā uzstāt, jā. Interesanti. Jā. Ja, kur tev vēl tāda, tev tur ritīt, tur spridzini, jā. Paskaties, kāda, jā. Jā, šeit arī parādās, paskaties, te ir melns balts zirgs, te ir melni balti taustiņi, jā. Un tev tur ir kaut kā uz to visu jāmāk spēlēt, jā. Un tev arī izdosies, jo tas ir tavs spēks, jā. Tavs spēks būs tajā, ka tu patiešām salīdzvaros tos divus pretspēkus. Salāgosi, kā lai pasaka, jā? Jā. Prioritātes noteiksi. Jā, un tagad 21 minūte. Vēstījums tev no tāds, šis jau arī šo es tā kā vērsos, jā, bet šis ir pilnīgi, būs pilnīgi vēstījums, jā. Un vēstījums ir atkal, vispār skaties, jā, par ko es, jā, tā, kad būs tāda, kad es taisīšu to 1 stundas garu, ja, tur es vilkšu daudz vairāk kārtas, ja, un tad sīkāk, ja, ne šī mēnesī, bet es vienkārši parādīšu, kas man fascinē šajā darbā, ja, tad, kad tu redzi kopsakarības, ja, un tas ir wow, ja. Atcerieties, es teicu, tātad pirmais enerģija, kas nosaka līdzsvaru turi, ja, šeit ir 2 krūzes rokās, ja, un tad varavīksni, un vēstījums. Skaties. Fantastika. Viņa arī stāv tātad 1 kāja uz zemes, 1 te, zvaigznes kārts. Viņai arī ir rokās krūzes, un viņa šīs te krūzes lej ārā. Un vēstījums ir viennozīmīgi, ka ir šobrīd tev laiks atlaist šo te emocionālo bagāžu, šīs te toksiskās jūtas, visu, ko tavs ķermenis un tavu dvēseli uztver kā tevi neatbalstošu. Man nepatīk tas vārds negatīvs, bet mēs tā saprotam daudz ko ar vārdu negatīvs, ja? Tātad tas ir kaut kāds uzkrājums tevī, kas tev nenāk par labu. Jo patiesībā emocijas ir visas labas, jo viņas informē par kaut ko, bet ja tu veic šo te uzkrājumu, tad ir kaut kādas emocijas, kas tev, protams, var saindēt. Viņas nedrīkst ilgi turēt. Ir jābūt kustībai vispār par jebko runājot. Īstenībā tu ieciklēties kaut kādā laimes stāvoklī arī nevar. To sauc par psihiski slims cilvēks, ja, ir visu laiku laimīgs, ja, tādā ziņā ir jābūt kustībai, apritei, ja. Tev vēstījums ir par to, ka tev ir jāizkustina šī te enerģija un atlaižot šīs te negācijas, ja, un emocionālo bagāžu, kaut kādu toksisku pieķeršanos, apmātību, ja, tu beidzot izkustināsi enerģijas un tu sajutīsi, ka tevī ir milzīga mīlestība, ja. Tu sajutīsi, ja tu paklausīsi šos te savus pavadoņus, kas tev vēl visu labāko, ja, tu sajutīsies, kā lai pasaka, tu atgūsi spēku savās rokās, jā, tu sajutīsi, ka tu pati esi tas savas laimes kalējs, jā,
Pretējā gadījumā ar tevi varēja, tev varēja norādīt, kā tev jādara, ja, kā tev būt, ja, bet tev ir par tādu savu spēku atgūšanu un savu spēju atgūt, tu atgūsti savu spēju vadīt dzīvi, ja. Tālūk, tā kā tā. Oi, es jau labprāt ar jums te runātu, bet man ir laiks doties. Es ceru, ka noderēja, piedodiet, ka man tik garš ievads bija. Es tāpat jūs aicinu savu veikaliņu zemapziņas spēks.lv. Tur ir brīnišķīgi, tur ir akašas kronikas, ko es esmu rakstījis, pat vienā pozīcijā man bija 9 lapas, ja. Tur cilvēki ir pat apraudājušies, arī no mazām pozīcijām tur ir cilvēki, kas apraudās, ja, un kas aizkustina. Es vienkārši tā nereklamēju tā. Jā. Labi. Nu tad, lai jums ir brīnišķīgs tāds kolosāls, jaudīgs oktobris. Un tiksimies tad, es ceru, šomēnes jau laicīgi es nākšu ar novembra ziņām. Atā.